izdodas gūt. Zizeļevs un pāri vārtiem Isājevs sit ar galvu pāri vārtiem. Līdz vārtiem bija 1,10 m, 12. Laba bija iespēja atkal panākt izlīdzinājumu 3-2 AEK vadībā otrajā puslaikā. Isakovs pārkāp noteikums. Redzēsim, kas izlozē trāpīsies AEK futbolistiem. Protams, ka parasti jau gan futbolisti, gan komandu līdzjutēji pirmām kārtām seko tām komandām, ar kurām pašiem vai viņu klubiem ir nācies tikties iepriekšējā kārtā, kam nācās zaudēt. Paskatīsimies, kas trāpīsies Valjadolidai, kas trāpīsies AEK komandai. Gretarsons piespēle uz labo Malo, Kopicis un Spole ķer bumbu. Isājevs otro vārtu autors. Pirms kāda mēneša apmēram ļoti skaistas vārtus Isājevs guva Latvijas čempionātā mačā ar Universitāti. Ja negluži tā kā vakar Zinedins Zidans mačā pret Manchester United, tad līdzīgā stilā ietriekdams bumbu vārtu augšējā stūrī no soda sitiena. Un tagad arī, protams, Isājeva gūtie vārti sagādāja baudu. Protams, ne jau grieķu vārtsargam. Šmikovs. Dotovs paspēja, Kurbatovs tomēr pirmais, Karašauskam piespēle, bet pirmais būs Dobošs. Pirmais pie bumbas būs Antons Dobošs un atspēlēt atpakaļ savam vārtsargam. Apmēram pusstunda spēlēt otrajā puslaikā. Antons Dobošs tikko bijusi ekrānos Rumāņu leģionārs, aizsardzības spēlētājs AEK komandā. 3-2 Grieķu klubs AEK, 11-kārtējie Grieķijas čempioni ir vadībā. Grieķijā futbols neapšaubām ir populārākais sporta veids. Tad seko basketbols un starp citu AEK un Dinaburgas pirmā mača laiks pēdējā brīdī tika mainīts Atēnās. Pirmā mača laiks tikai un vienīgi tāpēc, ka tai pašā vakarā Eiropas kausas cīņā spēlēja AEK basketbolisti, lai līdz te varētu aiziet gan turp. Futbola spēles laiks tika pārcelts par dažām stundām ātrāk. Aizmugurē atradās uzreiz divi Dinaburgas futbolisti, Karašauskas un Fedotovs, tā ka līdz sitienam uz vārtiem nemaz nenonāca. Atgādināšu vēlreiz, ka Austrumēropas hokeja līgā šovakar juniors Esamika Minskā ar 5-2 pārspēja Tivali komandu. Dobošs ar bumbu. Nesteidzoties saspēlēja AEK kluba aizsargi. Viņus 3-2, protams, apmierina. Un tomēr bumba paliek AEK komandai, tālu piespēle sodlaukumā. Spole un atkal Spole un šoreiz Glazovs. Divreiz pēc kārtas Viktors Spole glāba komandu. Otro reizi vispār nesaprotamā kārtā. Kā tas viņam izdevās no metra attāluma burtiski sita. Nikolaidis. Spole vēl pat nebija piecēlies, bet tomēr paspēja atvairīt bumbu. Reizes 3-4 vismaz šajā mačā. Lūk, vēlreiz šis sitiens un tomēr Viktors Spole pagūst atvairīt bumbu un tad jau
Glazovs izspēr to tālāk no vārtiem. Vismaz 3, 4, varbūt pat 5 reizes šajā mačā. Viktors Spole glāba komandu no droša vārtu zaudējuma. Nikolaidis. Glazovs pārkāpj noteikums. Savevskis pie bumbas. Nāk arī Vlahos, 6. numurs. Vlahos arī izpilda sodsitienu. Nikolaidis. Spoli ķer bumbu pareizi. Vēstures izvēlējās pozīciju vārtos un bez īpašām pūlēm bumbu noķēra Šmikovs. Gandrīz pārāk riskanti spēlēja Šmikovs. Sporta skolā pat māca, ka šādas piespēles šķērsām laukumam ir viegli pārtveramas, bet nezinu, kāpēc futbolisti, ne jau tikai Dinaburgas futbolisti, ne jau tikai Latvijā, to šad un tad aizmirst garām vārtiem. Nedaudz pasteidzās Kopicis, mums par laimi pasteidzās, jo tur jau skrēja gan Savevskis, gan Nikolaidis. Viņi jau uz soda laukuma robežas bija gatavi sitienam. Atkal kļūda, Piņaskins kļūdās, Savevskis, Nikolaidis 4-2. Nu, kā lai neizmanto šādas laipnības? Ja pretinieks tev burtiski uzdāvina iespēju gūt vārtus. Vitālijs Piņaskins pieļāva rupju kļūdu. Lūk, Savevskis pārķēra bumbu, piespēle Nikolaidisam un Spole bezspēcīgs šajā situācijā. Atkal tas pats, par ko teicu, piespēle šķērsām laukumam, kad tur atrodas pretinieki. Šāda piespēle ir pārtverama. Un par šādu piespēli, par šādu paviršu piespēli arī Dinaburga tika sodīta. 2-4, 2-4. Un Aek nemaz nedomā apstāties. Savevskis. Toties Dinaburga kaut kā noplakusi. Kostis, noteikuma pārkāpums pretī vārtiem. Līdz vārtiem. 1,30 m, nedaudz mazāk varbūt. Vēl viens spēlētāja maiņa, Antons Dobošs atstāja laukumu. Viņa vietā ar 21. numuru Marcelo Veridiano. Iziet laukumā. Brazīlietis Marcelo Veridiano, bet, nu, protams, ka kā cits brazīlietis, ko mēs varbūt vairāk gribējām redzēt šovakar Daugavas stadiona laukumā, Batista nespēlēs. Sakovs tālu piespēles priekšu un atkal kļūda. Pārāk liela plaisa šobrīd Dinaburgai starp aizsardzību un priekšējo līniju. Tāda patukša izskatās vidējā līnija un tāpēc arī tik daudz zaudētu piespēļu, tik daudz zaudētu bumbu. Tāpēc arī Aek komandai tik viegli padodas organizēt pretuzbrukumus un tik bīstami tāpēc ir šie pretuzbrukumi. Kurbatovs. Piņaskins un Kurbatovs. Zaudēja bumbu Kurbatovs. Grieķi ievadīs bumbu. Spēlē 12. numurs Kopitis. Vlahos atspēlē atpakaļ un spēlētāja maiņa būs arī Dinaburgas sastāvā. Burlakovs nāks laukumā, viņš nomainīs Piņaskinu. Vai nu tas saistīts ar to iepriekšējo Piņaskina kļūdu, vai nu viņš gluži vienkārši ir paguris, bet iespējams, ka kļūda tieši paguruma dēļ, bet laukumā nāks Burlakovs. Bumba trāpa kādam no Daugavpils spēlētājiem, šķiet, ka tas bija Šmikovs.
Nikolaidis lauzās viens pats cauri spēlētāju Bursmai un neizlauzās Fedotovs. Pretējā malā neviens nav. Un noteikuma pārkāpums pret Isajevu un brīdinājums. Brīdinājums Kostenoglu. Isajevs labā situācijā saņēma bumbu. Tagad būs jāpagaida ar maiņu noteikti Dinaburgai. Kas to zina, varbūt būs nepieciešama piespiedu maiņa. Varbūt nevis Piņaskins, bet Isajevs būs jānomaina. Publika skandēja Burlakovs. Ēnards Burlakovs šajā sezonā spēlē kā nekad labi. Jūnijā viņš bija atzīts par Latvijas labāko futbolistu un arī valsts izlasē šo sezonu debitēja. Jā, acīm redzot, būs nepieciešama maiņa. Taču nevis Piņaskina vietā, bet gan Isajeva vietā laukumā nāks Eduards Burlakovs. Soda sitiens līdz vārtiem tālu, Zagaroģins. Tomēr izmēģina izdarīt sitienu, bumba paliek Dinaburgai. Burlakovs iet sodlaukumā un zaudē bumbu, bet bumba paliek Dinaburgai. Un tagad arī notiks šī spēlētāju maiņa. Otro vārtu autora vietā, Dinaburgas labā Sergeja Isajeva vietā, Eduards Burlakovs laukumā. No protokolā šeit rakstīts mums Edgars Burlakovs. Tā ir kļūda. Šis spēlētājs ir Eduards Burlakovs. Šmikovs pēdējā brīdī pārķēra bumbu, kas bija adresēta Veridiano, un Veridiano jau bija gatavs šo bumbu arī raidīt vārtos. Burlakovs ar bumbu. Izteikts malējais pussargs, varbūt brīžiem diezgan vienveidīgs, bet tomēr itin bīstams un ar ļoti labu tālo sitienu. Nesapratās Ziziļovs ar Burlakovu. Varēja iznākt labs uzbrukums. Jāatgriežas ātrāk atpakaļ Dinaburgas spēlētājiem, citādi atkal būs nepatikšanas. Ziziļovs. Fedotovs. Burlakovs. Fedotovs. Isākovs. Fedotovs. Nedaudz stiprāk. Un Karašauskas būtu ieguvis bumbu. Tikko uznācis laukumā, Burlakovs saņem dzelteno kartīti brīdinājumu. Pīstam viņš nospēlēja pret Kopicisu mača. Galvenais tiesnesis Toms Hennings Ovrebo ļauj spēlēt, ļauj cīnīties, bet ir ļoti bargs pret jebkuru rupjību, pret jebkuru bīstamu spēli. Skandināvu tiesnešiem ir raksturīgs šāds tiesāšanas stils. Viņi atļauj spēlēt atlētiski asi, bet noteikumu un saprāta robežās. Veridiano zaudēja bumbu, bet tik un tā bumba AEK komandai. Gretarsons. Vlahos. Nikolaidis. Par šauru izrādījās Nikolaidisam laukums, lai apspēlētu Burlakovu. Bumba tik un tā paliek AEK komandai ļoti ātri viesi ievada bumbu spēlē. It kā viņiem vajadzētu atspēlēties, it kā viņiem vajadzētu palielināt vārtu starpību. Un tālāk vairs arī nesteidzas. Dažas minūtes vairs tikai palikušas līdz spēles beigām. 4-2 vadībā AEK un ar vien mazāk cerību, ka izdosies kaut punktiņu Dinaburgai paņemt šajā mačā. Aizmugurē.
bet Dotovs piespēles brīdī jau bija aizmugurē. Vlahos. Pretējo malu. Savevskis jau aizgājis spēlēt aizsardzībā. Spēlētājs, kurš darbojas laukuma vidusdaļā, kurš organizē komandas uzbrukumus. Otrajā puslaikā pārsvarā spēlē aizsardzībā. Nocīm redzot, 2 zaudētie vārti, tomēr piespiedu izdarīt tādas korekcijas arī AEK komandai. Katrā ziņā šogad Grieķijas čempionātā 4 pirmajās kārtās AEK kopā nav zaudējis 2 vārtus. Nu labi, ka tā. Aizsniedzās tomēr līdz bumbai Nikolaidis un daudz netrūka, lai viņš gūtu 5 vārtus. Nu, nevajadzētu 2 mačos ielaist katrā pa 5 vārtiem. Savevskis, Kostis bumbu neuztver un Glazovs neveiksmīgi trāpa. Pretiniekam. Viss būs kārtībā, turpinās viņš spēlēt. Laba piespēle un vārdsargs tomēr ātrāks. Vārdsargs Automatsidis ātrāks un pārķer šo bumbu. Glazovs apsteidz. Nikolaidis un Burlakovs neprecīza piespēle. Domāts bija Karašauskam, bet tik tālu bumba neaizlidoja. Grieķu futbolists tomēr atstāja laukumu. Kostis un Šmikovs atsit bumbu. Tas ir 7. numurs Maladenis, kurš izgāja laukumā 2. puslaikā. Viss kārtība atgriezās. Viņš laukumā stūra sitiens pie Dinaburgas pie Spoles vārtiem. 12. numurs Kopicis izpildīs stūra sitienu. 4 AEK futbolisti mūsu soda laukumā. Pāri vārtiem. Ļoti spēcīgs, bet neprecīzs Savevska tālsitiens. Viktors Spoli ievadījis bumbu spēlē. Vlahos uzvar šajā divcīņā. Kurbātovs. Gretarsons pārkāp noteikumus. Laukuma centra aplī tiks izpildīts sodasitiens. Jā, praktiski spēles laiks jau ir beidzies. Tagad jau ir tas laiks, tā sauktais liekais laiks, papildu laiks. Beidzies arī šis liekais, šis papildu laiks. 2-4. Dinaburga zaudē arī 2. mačā AEK klubam, bet zaudē ar godu. Tas nu ir jāatzīst. Pirmoreiz šajā sezonā Dinaburga guva uzvaru Eiropas kausa izcīņā, turklāt uzreiz 2 uzvaras. Pirmoreiz pārvarēja 1. kārtu. Nu, nākamgad, cerēsim, būs vēl labāk. 4-2. AEK šodien uzvar un iekļūst nākamajā kārtā. Par spēles stāstīja Anatālijas Kreipāns. Paldies par uzmanību, bet es no jums neatvados, jo mēs vēl tiksimies Čempionu līgas spēļu apskatīt.